Sveiki visapkārt! 10. jūlijā pulkstens 23:36 mūs sagaida pilnmēnesis Mežāzī. Šis būs diezgan interesants pilnmēnesis, jo tā pārvaldnieks Saturns pēc 3 dienām griežas retrogrāds, un šī Saturna enerģija ir ļoti redzama un akcentēta šajā laikā, jo Saturns mums ir karstasinīgajā auna zīmē. Kā parasti, es vispirms analizēšu pilnmēnesi aspektus, pārvaldnieku, atgādināšu pilnmēnesi simbolisko nozīmi, un tad, ja tas jums būs pietiekami interesanti, beigās es pastāstīšu precīzāk, ko šis pilnmēnesis nesīs katrai zodiakas zīmei tādā individuālajā līmenī. Prieks jūs visus atkal redzēt! Jaunajiem skatītājiem mans vārds ir Maija, un būšu jūsu astrologs šodien. Kā parasti aicinu īkšķīšot un abonēt šo raidījumu, lai nepalaistu garām turpmākos video. Bet tagad atpakaļ pie pilnmēnesis. Tātad, sākumā, ko tad pilnmēnesis nozīmē? Protams, mums pilnmēnesis ir katru mēnesi, un ne visi pilnmēneši ir ar vienādu enerģētiku, bet tas ir kā pilnbrieds, kā manifestācija vai kā atbrīvošanās no kaut kā. Kādas lietas tiek novestas līdz galam, ir kāds atrisinājums vai kulminācija. Un te mēs varam paskatīties, ko mēs ievēlējāmies pirms 2 nedēļām, kad bija jauns mēnesis Vēža zīmē. Patiniet atpakaļ, padomājiet, paskatieties, kādas vēlēšanās jums tur bija. Vai arī vēl mēs varam patīt 6 mēnešus atpakaļ, kad jauns mēnesis bija tieši Mežāža zīmē. Tātad, kas ir tas, kas tagad piepildās tajā jūsu horoskopa sektorā, kuru pārvalda Mežāzis? Nu, kas vēl? Nu, tātad kaut kas tiek izgaismots, paspilgtināts, ienes skaidrību, nu, vai arī ir iemesls to nosvinēt, un katrā pilnmēnesī, un tagad mēs redzam, kā mūsu vēlmes piepildās, vai arī, ko mēs esam gatavi atlaist, no kā mēs esam gatavi atbrīvoties, un kaut kas, kas mums varbūt nav vajadzīgs. Pilnmēnesis var arī nākt kā atklāsme par kaut ko, vai kā atrisinājums, vai galu galā tāds atvieglojums, kad mēs nometam smagumus no pleciem un kad atbrīvojamies no kaut kādiem apgrūtinājumiem un dodam ceļu jaunai enerģijai. Šis konkrētais pilnmēnesis ir kardinālajā zemes stihijas zīmē Mežāzī. Tā ir 10. zodiakas zīme, un tās pārvaldnieks ir Saturns, un pilnmēnesī, protams, Saule un Mēnesis ir opozīcijā. Bet šis pilnmēnesis ir interesants ar to, ka Saule ir ģimeniskajā un pielāgoties vēlošajā Vēža zīmē, bet Mēnesis, kā Vēža zīmes pārvaldnieks, ir pretējā pusē Mežāzī. Tātad šis liecina par nepieciešamo balansu, kas ir jāiegūst šajā pilnmēnesī, jo tātad Mēnesis it kā vēlas pielāgoties, bet Mēnesis ir cietajā Mežāža zīmē un Saule ir Vēža zīmē. Lūk, tomēr, lai vai kā, šajā pilnmēnesī mums ir jāmāk sabalansēt Vēža vēlmi pēc ģimeniskuma, mājīguma un apčubināšanas ar Mežāža ambīcijām, sabiedriskās vai sociālās dzīves redzamību, atpazīstamību un novērtējumu, jo Mežāža zīmē mēs saņemam novērtējumu par taviem ilgtermiņa rezultātiem, par taviem ieguldītajiem darbiem. Lūk, cits tulkojums šeit var būt gādība un rūpes par mūsu sasniegumiem, disciplīnu un atpazīstamu, tātad Mežāzis. Pilnmēnesis prasīs uzņemties lielāku atbildību, tas ir Mežāzis, kā arī cienīt pašiem savas emocionālās vajadzības, tas ir Mēnesis. Protams, katrai zodiakas zīmē tas iekrīt citā sektorā un akcentē mazliet citas lietas, bet atceraties, ka tas tik un tā ir Mežāzis, ko pārvalda Saturns, un Saturns mums ir auna zīmē, tātad aktualizē tādas tēmas kā personiskā atbildība, personiskās robežas, jo Mežāzis un Saturns ir par robežām, tātad personiskās saistības, līgumi, spēja paļauties un rēķināties ar jums, un mums tik un tā šīs tēmas nekur neizpaliks, īpaši, kad Saturns griezīsies retrogrāds pēc pāris dienām. Ar to arī šis pilnmēnesis ir interesants, ka ir kaut kāds pilnbriedz, ir atrisinājums,
Un pēc tam pārvaldnieks Saturns griežas retrogrāds un saka, bet tev vēl vajadzētu kaut ko pārdomāt, vēl vajadzētu, kā saka, pilnmēnesis vēl nebeidzās, tas vēl turpinās un kaut kādas lietas vēl ir jāatrisina, pie kaut kādām lietām vēl ir jāpiestrādā. Dažas no pilnmēneša tēmām mēs jau pazīstam, ja, tātad tas ir kāds sasniegums, pilnbrieds, kulminācija, kādu lietu, pie kurām mēs esam strādājuši, tātad pabeigšana, bet pilnmēnesis ir arī par pretstatu, tātad saule un mēnesis, tātad, un šis pretstats ir izvietojušies tātad pretējās enerģijās, tātad ir par sabalansēšanu. Un šajā gadījumā mēs balansējam iekšējo jūtīgumu un nedrošības sajūtu ar tātad vēža zīmi, ja, ar ārējo skarbumu un aizsardzību, kas ir mežāzis. Nu, kas tad visvairāk jutīs šo pilnmēnesi? Visvairāk šis pilnmēnesis ietekmēs tieši kardinālās zodiaka zīmes, tātad auns, vēzis, svari un mežāzis. Īpaši tos, kuru planētas vai ascendents ir izvietojušies no 17 līdz 19, principā līdz 20 grādiem šajās zīmēs. Bet, protams, šeit būs jūtama visiem zināma spriedze un intensitāte. Kas vēl, teiksim, zemes zīmes pārstāvjiem, jo mežās ir zemes zīme, tātad jaunavām un vēršiem, jūs šo pilnmēnesi izjutīsiet vairāk kā tādu enerģētisku grūdienu, kā paskubinātāju, kā stimulu, tādā harmoniskā veidā. Un ūdens stihijas pārstāvi skorpioni un zivis jums attiecīgi vairāk būs harmoniskais enerģijas šajā laikā, tātad arī jūs vairāk izjutīsiet kā tādu stimulu, kā tādu paskubinātāju, kā tādu harmonisku lietu notikumu. Kas vēl šajā pilnmēnesī aktuāli, tā ir emocionālā intensitāte, un šeit noteikti tā ir viena no tēmām, tātad spēt saglabāt mieru un spēt uzvesties atbilstoši, tā teikt, turēties rāmjos, mēnesis ir mežāzī, jo Saturns šeit nosaka likumus, kas ir jāievēro. Mēs varam tomēr, neskatoties uz to, ka mēnesis mežāzī ir tāds stingrs un ierāmēts, ja, mēs tomēr varam izjust garstāvokļa svārstības vai kaut kādu pastiprinātu jūtīgumu šajā laikā, vai arī pastiprināsies intuīcija. Tomēr mūsu emocionālās reakcijas var būt arī diezgan skarbas, striktas. Tomēr jāatceras, ka pilnmēnesī kaut kas tomēr piepildās, un mums ir iemesls to nosvinēt. Ja? Kādu sasniegumu, jo pilnmēnesis ir mežāzī, kāds mērķis ir piepildījies, vai varam būt pateicīgi par kaut ko, un pilnmēnesis aspekti savukārt norādīs, no kurienes gaidīt labvēlību un kur gaidāmi izaicinājumi. Un mēs tūlīt par to parunāsim. Kopumā tātad šis pilnmēnesis mežāzī akcentē disciplīnu, ambīcijas un paša personisko atbildību par savu rīcību, arī akcentē karjeras tēmas, sasniegumus, kas ir svarīgi ilgtermiņa mērķus, kā arī iespēju sakārtot visu un salikt pa plauktiņiem nepieciešamās lietas tajā zodiaka sektorā, kurā jums atrodas mežāzis. Jūs varat pārdomāt attīstības plānus un sasniegumus šajā sfērā, un kaut kas no tā būs noteikti derīgs nākotnē. Varam pārdomāt arī, vai šeit nav kādi šķēršļi, kas ir jāpārvar, jo mežāzis arī ir par pārvarēšanu, par šķēršļiem, par tādu ierāmēšanu, par kaut kādiem ierobežojumiem. Tātad arī padomājam, vai mums nav kaut kādā jomā šķēršļi, kas ir jāpārvar, vienalga iekšējie vai ārējie. Saturns, kā pilnmēnesis pārvaldnieks, atrodas Auna zīmē, savienojumā ar Neptūnu. Par šo tēmu jau mēs esam diezgan runājuši, mazliet es vēl viņai pieskaršos, un attiecīgi tātad mēs pārdomāsim, kāds ir mūsu skats nākotnē, kādi mums ir gan sapņi, gan cerības, gan arī iespējās, tātad reālas iespējas tos piepildīt. Saturns pēc pāris dienām griezīsies retrogrāds, un šīs tēmas atkal un atkal mums uznāks dienas kārtībā. Tā kā atkal atgriežamies pie pilnmēnesis, atkal atgriežamies pie šīs tēmas. Un Saturns jau tagad ir statisks, un viņš vēl ir savienojumā ar Neptūnu, kurš arī griezīsies retrogrāds. Un mums ir jāpārskata gan savi mērķi, gan savas robežas, gan savus paštēls, jo tas ir Saturns aunā, gan arī mūsu identitāti, jo tas ir auns.
Jā, starp citu par to, ko tad īsti nozīmē personiskās robežas, es jau plašāk runāju pagājušajo nedēļu prognozēs. Es iesaku apskatīties, atrast šos video un noskatīties. Jo bieži vien mēs runājam personiskās robežas, bet ko tad tas īsti nozīmē? Mums katram var būt savs viedoklis par to. Jā, kas vēl šeit ar pilnmēnesi? Tātad pilnmēnesis pārvaldnieks ir Saturns, un Saturns ir savienojumā ar Neptūnu. Un Neptūns, protams, mīkstina Saturna skarbumu un stīvumu, un tas aicina mūs apvienot sapņus un cerības ar disciplīnu, un šī tēma būs vēl aktuāla vairākus mēnešus, jo Saturns un Neptūns turēsies kopā tādā tandēmā, savienojumā vēl ilgi, liekot izvērtēt mūsu personiskos mērķus un virzienu, vai tas saskan ar to, kas mēs patiesībā esam un kam mēs patiesībā ticam. Jā, tas var gan radīt apjukumu, jo Neptūns ir diezgan spēcīgs šajā savienojumā, gan arī visādus pārpratumus, neskaidrības izvēlētā virziena noteikšanai. Un mēs varam justies arī mazliet tā kā ezīts miglā, kad īsti nesaprotam, kas tad ir tas mūsu īstais mērķis, kas tad ir tas mūsu īstais aicinājums un virziens, un kas tad ir tie mērķi, kas ir jāsasniedz, un kas tad ir jāpiepilda, un vai tie vispār ir mūsu mērķi. Tāpēc aicinājums ir neaizsapņoties un regulāri sazemēties, lietot Saturnu, sazemējamies ar realitāti, jeb tā teikt, nolaižamies uz zemes un tāds reality check, ja, kas tad no tā ir reāls un kur ir mūsu sapņi. Sapņot, protams, vajag, ja, bet te jautājums vairāk par to, lai neaizsapņotos. Nākamais aspekts, kas man ļoti patīk šajā pilnmēnesī, ir mēnesis trigons ar Marsu jaunavas zīmē. Šeit ir tāds praktisks aicinājums. Gan mēnesis, gan mežāzis, kurā ir mēnesis, gan Mars, kurā ir jaunava, kurā ir Mars. Abas divas ir zemes stihijas zīmes. Un tas ir tāds praktisks aicinājums rīkoties un arī ļaut pieturēties pie realitātes, jo abas planētas ir zemes stihijas zīmēs. Te akcents tieši ir uz praktiskām lietām, uz kalpošanu, uz sistēmu, plānu, precizitāti un uzmanību pievēršanu niansēm, tātad Mars jaunavā. Tātad, tas liek domāt par reāliem soļiem, par reālām darbībām, reāliem soļiem mūsu mērķu sasniegšanā. Un šie mērķi var būt gan emocionāli, gan uz ģimeni vērsti, jo Mars veido arī plašu sekstilu pret Sauli un arī pret Jupiteru Vēža zīmē. Tātad Vēzis ir par ģimeni, par emocionālo drošību, par mājām, par stabilitāti, par pagātni. Un aspektu šeit iet arī pret dienvidu mezglu jaunavā. Tātad šeit ir iespējas atbrīvoties no pārlieka perfekcionisma, darbaholisma, piekasīguma, tātad pārāk lielas citu kritizēšanas, ja, jaunavas zīme. Varam atbrīvoties arī no kādiem kaitīgiem ieradumiem, jo jaunava atbild arī par ikdienas lietām, par rutīnu, par tām darbībām, ko mēs darām automātiski ikdienā par dienas režīmu. Jā, tātad no kaitīgiem ieradumiem un arī no izkalpošanās, ja, tātad no pārspīlētām jaunavas zīmes tendencēm. Bet, protams, ka mums ir jāuzmanās, jo tas tomēr ir Mars, lai aiz pārstrādāšanās un dusmām un pārāk augstām prasībām pret sevi un citiem mēs nepadarām sevi slimu, jo jaunava atbild arī par ikdienas veselību. Jā, protams, arī kaitīgie ieradumi šajā laikā var novest pie slimības, ja mēs nepamanām to reālo ietekmi un nedzīvojam apzināti, bet plūstam kaut kādā autopilotā vai kaut kādās ilūzijās par to, ka es visu kontrolēju. Man ļoti patīk šis stāsts par smēķēšanas ieradumiem, jo mēs pa laikam smēķējam un mums liekas, nē, es atmetīšu tad, kad es gribēšu, es atmetīšu tad, jo es taču visu kontrolēju, un tad, kad tev reāli kaut kas ir jāatmet, tad izrādās, tas nemaz nav tik viegli, un tas nemaz nav tik vienkārši, un iespējams mēs nemaz visu nekontrolējam.
Jo vēl tāds salīdzinājums ir ar ragaviņām, ja, kad mēs uzkāpjam kalnā un mēs uzsēžamies uz ragaviņām, ir sniegs, ir jauki, mēs skatāmies debesīs, un ragaviņas pamazām sāk slīdēt, un mēs skatāmies, tur tie koki aizslīd, un ir ļoti labi un skaisti, un tad mēs attopamies dziļajā mežā, un mēs nesaprotam, kurā mirklī mēs sākām slīdēt, kas notika, cik ilgi tas bija, bet mēs esam aizslīdējuši jau pārāk tālu. Tātad šis ir par to kontroles tēmu, tātad skatāmies, vai tiešām mēs visu kontrolējam un kam būtu jāpievērš uzmanība ikdienas ieradumos. Nu, lūk, tātad jautājums, kas man būtu jādara, lai man būtu labāka veselība, labāks dienas ritms, lai es labāk justos, lai man mājās būtu labi, lai es uzlabotu savus dzīves apstākļus, ģimenes dzīvi, tātad šeit ir arī aspekts pret vēža zīmi. Vēl viens aspekts, un tas pavisam ātri, vēl pēdējais, pirms mēs pārējām pie katras zodiaka zīmes, tātad ir Veneras savienojums ar Urānu, un par šo es jau plašāk pastāstīju pagājušajās nedēļas prognozē, bet aspekta ietekme vēl turpinās, tādēļ vēl mazliet atgādināšu to, nu, ko tas dod šim pilnmēnesim, jo, protams, jau Urānam šeit nav nekādas daļas gar mežāzi, bet tas tikko ir nomainījis zīmi uz dviņiem, un tagad vēl savienojas ar Veneru dviņos, kā arī veido skaistu trigonu uz Plutonu ūdensvīrā, un šīs abas divas ir gaisa stihijas, tā ir gaisa enerģija, kas mazliet atvieglo smago un nopietno zemes stihijas pārsvaru. Jā, kā jau es teicu, par šo kombināciju es plašāk runāju, nu tā kā šīs nedēļas prognozē, pašķiriet atpakaļ, pameklējiet un aicinu to atrast, bet tātad Venēra vēl ir savienojumā ar Urānu, un tas var uzjundīt kādu negaidīti dzirksti attiecībās vai pēkšņi likt mainīt attieksmi pret notikumiem vai pret kaut kādiem noteiktiem jautājumiem. Tas akcentē un izgaismo vārda brīvību un vispār brīvību kā tādu. Savukārt Plutons ūdensvīrā liek tajā visā vairāk iedziļināties, padara attiecības būtiskākas un nozīmīgākas un nu, tā kā šo tēmu paceļ nu, tādā augstākā līmenī un liek aizdomāties par to tieši, kā mēs sarunājamies ar citiem cilvēkiem, kā mēs veidojam attiecības un ko tajā visā mēs visvairāk vērtējam. Nu, lūk. Tagad pievērsīsimies katrai zodiaka zīmei atsevišķi. Varat klausīties gan par savu saules zīmi, gan mēnesi zīmi, gan ascendentu. Ja jūs nezināt, kurā zodiaka zīmē jums ir mēnesis vai ascendents, to viegli var atrast Latvijas astrologa asociācijas mājaslapā. Tur jūs ievadat savus dzimšanas datus un jums to visu parāda. Tātad saules zīmes prognozes vairāk raksturos tieši ārējos apstākļus, nu, tā kā jūsu sociālo realizāciju. Ascendents būs precīzāks, tas vairāk raksturos taisni notikumus un aktuālās tēmas, bet, ja jūs klausīsieties par savu mēnesi zīmi, tas būs vairāk emocionālais fons, notikuma emocionālā plānā vai nu, kaut kas par jūsu iekšpasauli. Protams, ja ir vēlme vairāk uzzināt tieši par savu horoskopu, vienmēr varat pieteikties sarunai ar mani, bet mēs pārējam tālāk pie katras zodiaka zīmes atsevišķi. Un sākam mēs ar auniem. Sveiki, auni! Tātad ascendents saule mēnesis aunos. Kā jums iet? Jums šis pilnmēnesis iekrīt horoskopa 10. mājā, kas izgaismo tādas tēmas kā karjera, mērķi, sasniegumi, novērtējums. Jūs šo pilnmēnesi jutīsiet īpaši dinamiski, vēl jau vairāk, ja jums ir planētas vai ascendents 18 līdz 20 grādu aunā, jo pilnmēnesis rada saspringtus aspektus pret jūsu karti, precīzāk pret jūsu horoskopu tā saucamajiem stūriem. Un auni, šis ir jūsu laiks, ne tikai tādēļ, ka 10. mājas tēmas ir jūsu karjera un reputācija un redzamība, bet tas ir arī jūsu profesionālais imidžs. Un vēl, kāpēc tas ir jūsu laiks, jo pilnmēnesis pārvaldnieks Saturns ir jūsu 1. mājā, tātad visas šīs tēmas ir atkarīgas no jums, kā jūs sevi parādat pasaulē, kādi ir jūsu sasniegumi un kāds galu galā būs sabiedrības atzinums, tātad tas viss ir atkarīgs no jums pašiem. Nu, un interesanti ir tas, ka Saturns pēc 3 dienām griezīsies, retrogrāds griezīsies jūsu zīmē, tā ka šīs tēmas jūs vēl pārdomāsiet atkal un atkal.
Jā, no vienas puses, jā, te ir izrāviens karjerā, te ir kāds veiksmīgs iznāciens, uzstāšanās, prezentācija, pārmaiņas darba vidē. Nu tātad, ja jūs gribat mainīt darba virzienu, droši, dibināt firmu vai piemēram, jūs izlemjat iet pensijā. Jā, un labās ziņas ir tās, ka jūs to visu kontrolējat, bet iespējams, jūs jūtat, ka tuvojas vēl kādas pārmaiņas tuvākajā nākotnē, jo Saturns griezīsies retrogrāds pēc trim dienām. Un Mars, kas ir jūsu horoskopa pārvaldnieks, ir jūsu 6. mājā jaunavā, kas prasa pievērst uzmanību tātad veselīgam dienas ritmam, veselīgiem ieradumiem. Un par cik Saturns griezīsies retrogrāds, un viņš sākumā joprojām veido šo te aspektu ar Marsu, nu jums būs iespējas pārdomāt, nu tātad, ko tad nozīmē man veselīgs dienas ritms, kādi ir mani ieradumi, lai es varētu sasniegt savus mērķus, kas man ir jādara priekš savas veselības un arī tieši ķermeniskajām vajadzībām, jo Saturns iet cauri 1. mājā, tas arī atbild par jūsu izskatu, par jūsu ķermeni. Tātad, Mars arī tūlīt savienosies ar dienvidu mezglu, tātad daži no jums var teikt, šitais man neder, es nepiedalos, es eju pensijā, es mainu darbu, es eju prom, es gribu kaut ko mainīt, ja? Protams, viens gan ir skaidrs, šis pilnmēnesis 10. mājā iedod tādu atpazīstamību vai virzienu maiņu tieši jūsu profesionālajā dzīvē. Un, ko es gribētu teikt, palieciet uzticīgi savām idejām, saviem mērķiem, saglabājiet savu būtību, savu autentiskumu, un šobrīd astroloģiskā situācija to atļauj, tāpēc, ka karjeras pārvaldnieks Saturns ir jūsu 1. mājā, tātad es pats nosaku, kas es esmu, man ir jāzina, kas es esmu, un tad tikai es varu sasniegt savus mērķus. Jā. Protams, ka šeit ir jūtams arī zināms spiediens, kuru jūs varat izjust šajā laikā. Piemēram, dažas lietas var izrādīties tiešām pavisam grūtas vai neiet tik viegli, vai jūs jūtat tādu spiedienu, tā kā izvirzīties par katru cenu, spīdēt par katru cenu, ka tur ir darāmo darbu saraksts ļoti liels. Un tas, protams, prasa lielāku darbu un vairāk enerģijas, kā gaidīts, un tas var atsaukties uz jūsu veselību, ja jūs, tā kā visu neplānosiet, nesarakstīsiet tiešām dienas režīmu, burtiski pat nevis pa stundām, bet pa minūtēm. Tātad veselībai šeit ir jāpievērš īpašu uzmanību, jo te var būt kādi satricinājumi. Tāpēc uzdodiet sev šo jautājumu, vai tas ir to vērts. Ja jūs kādas lietas, izliekat publiskai apskatī, arī domājat, ko jūs darāt, jo ir arī šis Veneras savienojums ar Urānu, un domājat, kā to vislabāk izdarīt. Tātad tomēr es atkal aicinu, cik auniem tas ir iespējams, veidojat plānu, domājat, tomēr savu spontanitāti kaut kā ir nepieciešams ierāmēt. Jā, bet labās ziņas ir tādas, tomēr, kā jau es teicu, jūs tieši esat situācijas noteicējs, esat pārliecināts par to, ko jūs darat, par to, ko vēlaties sasniegt, un nosviniet panākumus. Lai veicas auni, padalieties komentāros ar savām uzvarām un kur jūs esat bijuši drosmīgi. Bet mēs pārējām pie vēršiem. Sveiki vērši, tātad ascendents, saule un mēnesis vērša zīmē. Jums šis pilnmēnesis iekrīt horoskopa 9. mājā, un pilnmēnesis Mežāzī ir jūsu radniecīgajā zemes stihijas zīmē. Ja jums ir planētas vai ascendents, piemēram, no 18 līdz 20 grāda vērša zīmē, tad šis pilnmēnesis jums būs īpaši draudzīgs. Te izveidojas lielais trigons starp mēnesi, Marsu un jūsu zīmi. Tātad ļoti labs laiks, lai tā harmoniski virzītos uz priekšu un atrastu pareizo motivāciju kaut ko sākt. Tātad. Pilnmēnesis Mežāzī jūsu 9. mājā, tātad tiek iekustināta jūsu vēlme attīstīties un paplašināties. Jā, arī, protams, ceļot. Jūs varat plānot ceļojumu un iepazīt jaunas valstis un kultūras. Tas var būt arī, piemēram, augstskolas izlaidums. Piemēram, es publicēju rakstu, es kaut ko reklamēju. Un te ir arī akcents tieši uz uzskatu paplašināšanos, uz uzskatu dažādību. Tātad paskatieties, kam jūs ticat, kāds ir jūsu viedoklis kaut kādos jautājumos, kas ir tas, kas jūs interesē, kur jūs gribētu uzzināt kaut ko vairāk.
Un uz visu šo tagad ir iespējams paskatīties no plašākas perspektīvas. Šī pilnmēnesa pārvaldnieks Saturns atrodas jūsu 12. mājā un taisījās griezties retrogrāds. Ko tas nozīmē? Es jau pirmīt stāstīju, ka šīs pilnmēnesa tēmas jūs varēsiet pārskatīt atkal un atkal. Daudzi no jums pārskatīs savus uzskatus vai pievērsīsies garīgajām praksēm, piemēram, meditācijai, apzinātības praktizēšanai, lūkšanām vai kādiem citiem garīgiem rituāliem, piemēram, dienas grāmatas rakstīšanai, refleksijai, piemēram, kad jūs rakstat kaut ko dienas grāmatā, tātad labākai sevis izpratnei, vai apzinātai laika pavadīšanai dabā, tātad te galvenais ir, lai šīm praksēm ir nomierinoša ietekme un tas palielina tādu piederības sajūtu kaut kam lielākam kā tikai par sevi. Bet šeit tiešām ir akcents uz izaugsmi, uz pilnveidošanos, arī caur kaut ko radošu, jo Mars ir jūsu 5. mājā. Tātad tie radošie projekti, jūsu aizrautība, jūsu iedvesma. Bet šeit iedvesma un aizrautība ir tādā praktiskā un pragmatiskā veidā. Tā ir jaunapzīme. Tas ir tā, lai man rentējās, ko man tas dos, kāpēc es to daru, kāds ir tāds praktiskais rezultāts. Tātad es teikšu, tie hobiji ir tādi, vairāk tāda lietišķā māksla, vai kādi praktiskie darbi. Tā varbūt arī aizraušanās ar zemes darbiem. Tagad ir vasara, uzrociet dārzus, tādiet puķes, kaut kas jūs vienlaicīgi nomierina, rada baudas sajūtu, prieku, bet ar tādu praktisku rezultātu. Venēra, kas ir jūsu horoskopa pārvaldniece šajā pilnmēnesa laikā, ir savienojumā ar Urānu, jūsu 2. mājā. Tātad tie var būt kādi satriecoši jaunumi vai apstākļu sakritības, mērķu un karjeras virzienā, vai arī attiecībā uz naudu un pašcieņas jautājumiem. Te nauda var pēkšņi parādīties, var pēkšņi arī būt kaut kādi apstākļu sakritība, kādas jaunas haltūriņas, kaut kādi projekti, tātad ķerat to laimi aiz astes. Bet kopumā jūs būsiet diezgan optimistiski noskaņoti šī pilnmēnesa laikā. Un, lai gan tas ir mēnesis Mežāzī, un jāteic, ka Mežāzis nav tā pati optimistiskā zīme, tomēr šī ir 9. māja, un te ir kāds racionāls, pamatots plāns, tātad optimisms, kas ir balstīts racionālos pamatos, un kas sola plānotu izdošanos un veiksmi. Tātad, lai jums viss sanāk vērši, uzrakstiet, uz kurien jūs ceļosiet, ko jūs jaunu plānosiet, ko jūs jaunu apgūsiet, bet mēs ejam tālāk pie dvīņiem. Tātad Saule, ascendents vai mēnesis dvīņu zīmē, sveiki dvīņi, kā jums klājas? Jums šis pilnmēnesis iekrīt horoskopa 8. mājā, un te ar pilnu jaudu tiek izgaismota intensitāte, transformācija, kopīpašuma tēmas vai intimitātes jautājumi. Tas ir sektors, kuru jūs tik labi nespējat ieraudzīt un nespējat izprast. Un te var būt arī jautājums saistībā ar nodokļiem, apdrošināšanu, mantojumi, kopīgiem resursiem, kopīgiem uzkrājumiem, partnera naudu, kredītiem un parādiem. Kas te varētu notikt? Varbūt kādam maksājumam ir pienācis termiņš, un tas ir steidzami jāapmaksā. Tā var būt kāda pārkreditēšanās vai kādu kopīgu naudas lietu pārskatīšana. Tās var būt pārmaiņas jūsu ilgtermiņa saistībās, vai jūs tieši otrādi atbrīvojaties no kādām karmiskajām attiecībām, no kādām saistībām, no kādiem maksājumiem. Ja? Bet ieskaitot arī, un šīs pašas lietas var risināties arī ar partnera resursiem, jo 8. māja atbild par partnera naudu, partnera resursiem. Un, protams, te mēs skatāmies uz Saturnu kā šo pilnmēnesa pārvaldnieku, kurš atrodas jūsu 11. mājā, tātad draugu sektorā. Tie ir jūsu draugi, tie ir jūsu sociālie kontakti, tās ir jūsu domu biedru grupas. Ko tas nozīmē? Tās var būt kādas būtiskas pārmaiņas draugu vidē. Piemēram, jums mainās mērķi un attiecīgi arī draugu loks. Kaut kas mainās sociālās grupās, tajā vidē, kurā jūs atrodaties, jūsu sociālās saitēs, kuras līdz šim bija stabilas, bet tagad tur notiek pārmaiņas. Varbūt mērķi saistībā ar kopīpašumu un kopīgo naudu mainās.
Merkurs, kas ir jūsu horoskopa pārvaldnieks šī pilnmēneša laikā, jau ir iegājis ēnas zonā, kas nozīmē, ka iespējams jūs esat gatavi kaut ko pārdomāt vai kaut ko pārstrādāt saistībā, piemēram, ar dokumentiem, ar pārunām, ar līgumiem, ar apdrošināšanas dokumentiem, varbūt saistībā ar transportu, varbūt saistībā ar mašīnu. Katrā ziņā pilnmēnesis parauj augšā tās lietas, kurām jāpievērš papildus uzmanība un kuras var būt diezgan delikātas un personiskas, jo pilnmēnesis ir 8. mājā. Te būs jāsaprot un jāprot atklāti runāt par sarežģītiem jautājumiem, lai izsargātos no manipulācijām un varas spēlītēm attiecībās un naudas lietās. Bet ar Jupiteru, kas iet caur jūsu 2. mājai, tās var būt arī labas ziņas tieši jums tādā finansiālā ziņā. Iespējams, šīs labās ziņas ir saistītas ar jūsu kredītiem vai aizņēmumiem, jo pilnmēnesis ir jūsu 8. mājā un tas veido trigonu ar Marsu, kas ir 4. mājā. Tātad jūsu īpašums, jūsu mājvieta, jūsu pagātne, jūsu ģimene. Vai arī jūs pērkat vai pārdodat īpašumu, un te ir labas ziņas saistībā ar to. Piemēram, labas ziņas par to, cik te patiesībā būs jāiegulda un kā tas viss izvērtīsies. Kaut kā tā. Lai veicas dvīņi, uzrakstiet, kā kārtojas dokumenti šajā pilnmēnesī. Un mēs ejam tālāk pie Vēža zīmes. Tātad Saule, Mēnesis vai ascendents Vēža zīmē. Mīļie Vēži, jums šis pilnmēnesis iekrīt horoskopa 7. mājā, kas ir jums pretējā zīme, un tā atrodas opozīcijā jūsu zīmē. Protams, gan jaunmēnesis, gan pilnmēnesis jums ir nozīmīgi laiki, jo mēnesis ir jūsu horoskopa pārvaldnieks, un, protams, mums pilnmēnesis ir katru mēnesi, bet šis ir tāds košāks, izteiksmīgāks, jo tas skar jūsu horoskopa tā saucamos stūrus un ir zīmē, kas jums ir opozīcijā. Un tagad skatieties, ja jums ir ascendents vai personiskās planētas no 18 līdz 20 grādiem Vēža zīmē, tad jūs vēl dinamiskāk izjutīsiet šo pilnmēnesi. Un tā, pilnmēnesis jums iekrīt 7. mājā, un 7. māja ir par attiecībām un to, kā jūs tajās darbojaties, kā jūs tajās jūtaties. Bet, redziet, 7. māja ir mežāzī, tātad tās var būt arī profesionālās attiecības, profesionālās sadarbības, biznesa partneri, klienti, darbs ar terapeitu, dzīvesbiedrs, tātad ilgtermiņa oficiālās attiecības. Un te tonis ir tāds nopietnāks, jo tas, protams, ir mežāzis. Kā jau es teicu, ja jums ir planētas vai ascendents Vēža zīmē no 18 līdz 20 grādiem, tad tas būs jums jūtamāks un tieši uz jūsu dzimšanas dienu, tātad nozīmīgas pārmaiņas. Iespējams, attiecības un partnerība ir sasniegusi to stadiju, kas prasa spērt nākamo soli. Un tad mēs meklējam, kur tad ir Saturns, kas pārvalda šo pilnmēnesi. Un Saturns ir jūsu 10. mājā. Tātad mērķi, sasniegumi, atzinība, karjera. Un gatavojas savai retrogrādajai kustībai pēc 3 dienām. No vienas puses tas var nozīmēt virziena maiņu darbā. Ja? Vai es vēlos turpināt darbu šajā darba vietā, vai man patīk mans priekšnieks, vai man patīk viņa vadības stils, vai es jūtu pietiekamu atbalstu šeit no partnera, ja? Jo mēnesis ir 7. mājā. Bet no otras puses jums tieši var būt kāds, kurš jūs atbalsta, piemēram, terapeits, astrologs, coach vai laulātais draugs. Un tāpēc jums ir vieglāk iziet cauri tām prasībām un uzdevumiem, kas jums tiek uzlikti darba vietā. Jums ir vieglāk tikt galā ar to atbildību, kas tiek uz jums uzlikta tieši publiskajā telpā. Saturns 10. mājā, īpaši Aunas zīmē, te viņš gatavojas savai retrogrādai kustībai, var likt novirzīt arī savu enerģiju uz citām lietām. Piemēram, izvēlēties citu karjeru, citu dzīves virzienu, un jūs meklējat atbalstu no citiem cilvēkiem, lai izietu cauri šīm intensīvajām pārmaiņām. Protams, tā var nebūt tikai profesionālā karjera, bet, piemēram, pārmaiņas attiecību jomā.
un jūs esat gatavi to darīt zināmu plašākam cilvēku lokam, nu, piemēram, es precos, vai es šķiros, vai es eju pensijā, vai es dibinu savu uzņēmumu, vai mēs pārējam nākamajā attiecību stadijā, vai mēs sākam dzīvot kopā, vai, nu, te ir kāds publisks paziņojums attiecību jomā, vai, piemēram, nezinu, es esmu stāvoklī, ja? Tātad te ir kaut kas, tātad nākamā stadija, kaut kas, kur jūs abi izejat publiski. Te, protams, ir neliels izaicinājums, jo Saturns ir savienojumā ar Neptūnu jūsu 10. mājā, un te ir jautājums par to, vai jūs ļoti skaidri zinat, ko jūs gribat, un vai jūs ļoti strikti sekojat sastādītajam plānam, vai arī, nu, piemēram, pieslēdzas Neptūns un saka, man nav ne jausmas, ko es šeit daru un ko no manis sagaida citi. Lai vai kā, skatieties, kas notiek jūsu attiecībās, jo tieši šajā sektorā ir akcents, pilnmēnesis ir 7. mājā. Skatieties arī, kas notiek pēc 3 dienām pēc pilnmēnesis, kad Saturns griežas retrogrāds, jo te ir iespējama, nu, tā kā attiecību kursu maiņa, nu, vienalga personiskajā vai profesionālajā ziņā, nu, tātad kaut kas, ar ko jums ir jātiek galā. Ieteikums šeit būtu mēģiniet sabalansēt savas vajadzības ar citu cilvēku vajadzībām. Šajā laikā partneris var būt prasīgāks vai emocionālāks kā parasti, un esiet uzmanīgi un neeksaltējiet šo situāciju. Bet labās ziņas ir tādas, ka Saule ar Jupiteru ir jūsu 1. mājā, tātad domājiet pozitīvi, esiet pārliecināti un stabili savās darbībās, saglabājiet optimismu un šis laiks pāries. Ja, jo pilnmēnesis ir vairāk, nu, kaut kāds varbūt 2 dienas pirms un 2 dienas pēc. Neļaujiet citu cilvēku garstāvoklim izsist jūs no sliedēm. Galvenais šeit būtu saprast pašiem, ko jūs patiešām vēlaties un pieturēties pie tā. Nu ko, lai veicas vēži, pastāstiet, kādas pārmaiņas ir jūsu dzīvē, ierakstiet komentāros. Un mēs ejam tālāk pie lauvām. Tātad Saule, mēnesis vai ascendents lauvas zīmē. Sveikas lauvas, kā jums iet? Jums šis pilnmēnesis iekrīt horoskopas 6. mājā, un te galvenā uzmanība tiek pievērsta ikdienas darbam, ieradumiem, ikdienas rutīnai un dienas režīmam. Kaut kādas pārmaiņas ir darba vidē, pamatīgs saraksts ar darāmajiem darbiem, vai arī uzmanību prasa mājdzīvnieki. Vienmēr sakot, jūs cenšaties salikt visu pa plauktiņiem savā dienas grafikā. 6. māja atbild arī par veselību, tā skaitā veselīgiem ieradumiem. Un šis ir labs laiks, lai atmestu kaut ko, kas traucē veselībai. Nu, piemēram, smēķēšanu, vai neēst tik daudz saldumus, vai, piemēram, traknu pārtiku. Tātad jūs varat ieviest veselīgu diētu, vai atsākt apmeklēt sporta zāli, vai iziet, nu, piemēram, ieviest ieradumu, iziet pastaigā pa vakariem. Nu, protams, ko nu, jums atbilstošā vecumā, nu, kas jums ir nepieciešams. Te ir arī laiks sabalansēt darba un atpūtas režīmu, lai nepārstrādātos, jo tas var atstāt iespaidu uz jūsu veselību. Šis ir labs laiks profilaktiskām apskatēm, ja tādas ir nepieciešams. Tātad būtu vēlams darīt visu, lai kādi ikdienas ieradumi nenovestu pie negatīvām sekām, tātad izdegšanas. Īpaši jau zinot, ka Merkurs, kurš šobrīd jau ir iegājis ēnas zonā, atrodas jūsu 1. mājā un simboliski atbild par ikdienas darbiem, un arī Merkurs griezīsies retrogrāds, te būs daudz iespēju vēl turpmāk pārdomāt, ko un kā uzlabot ikdienā, lai tas nestu vajadzīgos rezultātus. Vienmēr sakot, kaut kas no tā visa jau var sākt parādīties dienas kārtībā. Protams, 6. māja akcentē arī situācijas darba vidē, jūsu darba ritmā. Tātad akcents šeit ir uz pamatīgu plānošanu, lai novērstu izdegšanu. Pilnmēnesis pārvaldnieks Saturns atrodas jūsu 9. mājā. Tātad varbūt jūs mācāties vai lasāt kaut ko par veselīgiem ieradumiem vai veselību kopumā. Varbūt jūs meklējat atbilstošu ārstu, treneru, skolotāju vai koču, kas var palīdzēt risināt kādas veselības vai darba lietas. Saturns pārvalda jūsu partnerattiecību sektoru, tātad, ja es vēlos iepazīties ar kādu, ja es vēlos ceļot, ja es vēlos atsākt mācības, man tas ir jāieplāno savā grafikā, tātad 6. māja. Bet, nu, kopumā
ar pilnmēnesi 6. mājā, tas nav nekas neparasts, ka jums mainās ikdienas ritms, nākas pielāgoties jaunam tempam, pārplānot lietas, lai visu varētu pagūt, un tā var būt arī darba maiņa. Tātad jūs sauc uz darba intervijām, bet iespējams visa tā pamatīgā plānošana ir tāpēc, ka jūs vēlaties ceļot, paplašināt savas zināšanas, vai arī jūs sūta komandējumā uz ārzemēm, bet, ikdienas darbus tas, protams, neatceļ. Tātad, lauvas, pieturieties pie grafika, sekojiet līdzi veselībai, lai novērstu izdegšanu, jo tas ir mēnesis arī pirms jūsu dzimšanas dienas, saule iet cauri jūsu 12. mājai, kas prasa lielāku atpūtu. Un ierakstiet komentāros, pastāstiet, kā jums veicas, gaidīšu jūsu ziņas, lauvas. Ko? Tālāk ejam pie jaunavām, tātad saule, mēnesis un ascendents jaunavas zīmēs. Sveikas jaunavās, kā jums iet? Jums šis pilnmēnesis iekrīt horoskopa 5. mājā, un jums šis pilnmēnesis varētu patikt, jo tas iekrīt jums pazīstamajā un radniecīgajā zemes stihijas zīmē, un arī 5. māja ir par prieku, lai gan te prieks ir tāds ar praktisku piesitienu, bet tomēr, ja? Te ir arī skaists trigons uz Marsu un uz dienvidu mezglu jūsu 1. mājā, kas padara šo visu daudz personiskāku. Un tā, pilnmēnesis ir jūsu 5. mājā, un visa uzmanība ir pievērsta jūsu radošajiem projektiem, hobijiem, bērniem un arī romantiskajai dzīves pusē. Jūs varat sagaidīt radošo pacēlumu un iedvesmu kādam projektam, jo īpaši, kad to aktivizē Mars, tātad jūs būsiet ļoti motivēti kaut ko uzsākt un kaut ko darīt. Tas var būt arī kāds mīlas stāsts, tas var būt randiņu laiks, tas var būt kāds romantiskais pacēlums. Daži atklās, ka ir stāvoklī, vai arī te var būt kādas citas pārmaiņas, kas saistītas ar bērniem, vai arī to, ko nozīmē mums patiesas prieks, radošais pacēlums, vai tātad kaut kādi hobiji. Skaists ir šis trigons pret Marsu jūsu 1. mājā. Protams, kā jau es teicu, te ir viss praktiski un racionāli, bet varbūt jūs kaut ko rakstāt, kaut ko publicējat, blogojat, un aspekts ir arī pret dienvidu mezglu, kas ļauj jums atbrīvoties no pārāk lielas kritikas attiecībā uz sevi un pārāk sakāpinātām prasībām uz visu to, ko jūs darat. Tātad ir iespēja atbrīvoties no pārāk liela perfekcionisma. Jo, vispār jau tas ir mežāzis, skaidrs, ka jūs gan mīlestību, gan šos projektus uztverat ļoti nopietni. Saturns, kas pēc 3 dienām kļūs retrogrāds un pārvalda šo pilnmēnesi, atrodas jūsu 8. mājā. Tātad tas visām šīm pilnmēnesis lietām piešķir papildus intensitāti, padarot sirds lietas īpaši jūtīgas, arī radošos projektus ļoti personiskus, un jūs kļūstat ievainojamāks, un priekšplānā var izvirzīties savstarpējās uzticēšanās jautājums. Tātad, cik kurš ko iegulda kopīgajā katlā? Vai es varu uz to paļauties? Vai es varu partnerim uzticēties? Ja? Jo 8. māja atbild arī par kopīpašumu un partnera naudu. Jā, varbūt man ir sajūta, ka es ar kaut ko riskēju, un varbūt es riskēju lieki, jo tomēr tas ir mežāzis, un visi riski ir izskaitļoti, bet es teiktu tā, jūs esat tam gatavi, gan psiholoģiski, gan finansiāli, un visticamāk, ja jūs ar kaut ko riskējat, jūs arī sekojat līdzi, lai viss būtu skaidrs saprotams, un naudas lietas būtu caurspīdīgas. Saturna atrašanās 8. mājā arī liecina par to, ka tad, kad es spēšu uzticēties līdz galam mīlas lietās vai partnerattiecību jautājumos, es arī spēšu atvērties dziļākam kontaktam, dziļākai un personiskākai saiknei ar partneri. Te var parauties arī uz augšu kādas bērnības traumas, jo pilnmēnesis ir jūsu 5. mājā, tātad, un pārvaldnieks ir 8. Tātad te var būt arī kaut kādas senas sirds un mīlas lietas, un tās var arī aktualizēties tādā sakāpinātā gaismā.
Jūsu horoskopa pārvaldnieks Merkurs ir 12. mājā, un viņš jau šajā mirklī ir iegājis ēnas zonā, kas nozīmē, ka te ir aktīvi zemapziņas procesi, lielāku uzmanību jāpievērš intuīcijai, ir nepieciešamība varbūt vairāk lasīt, vairāk laika veltīt pārdomām un tādai iekšējai refleksijai. Bet kopumā ieteikums šeit būtu pilnībā koncentrēties uz to, kas sagādā prieku, runājiet ar cilvēkiem, pastāstiet par to, kas jums patīk, pastāstiet par to, par ko deg jūsu sirds. Varbūt te ir arī kāds īsais izbrauciens ārpus mājas, lai, teiksim, atpūstos un lai dabūtu to saikni ar zemi. Arī ziemeļa mezgls ir jūsu partnerattiecības sektorā, un tas var ienest arī tādas ilgtermiņa, tādas karmiskās iepazīšanās šajā laikā. Ko? Lai veicas jaunavas, pastāstiet, par ko deg jūsu sirds. Un mēs ejam tālāk pie svariem. Tātad saule, mēnesis vai ascendents svaru zīmē. Un, mīļie svari, jums šis pilnmēnesis iekrīt horoskopa 4. mājā, un ja jums ir planētas vai ascendents apmēram no 18 līdz 20 grādu svaros, tad šis pilnmēnesis būs jums vairāk jūtams, jo īpaši un šīs komentārs vairāk tieši uz astroloģijas studentiem, ka mēnesis atrodas jūsu 4. mājā, Saturns kā pārvaldnieks ir jūsu 7. mājā un Saule ar Jupiteru jūsu 10. mājā. Tātad tas viss jau tā taisa lielo T kvadrātu tātad uz horoskopu stūriem, un jūs svari esat tā kā šī T kvadrāta tāds iztrūkstošais punkts. Un jūs ar savu klātbūtni šai kombinācijai veidojat vēl lielo T kvadrātu. Tātad šis ir ļoti intensīvs un aktīvs pilnmēnesis, kas akcentē tieši jūsu pienākumus un pašus pamatus. Bet, labās ziņas ir tās, ka tas ir pārējoši. Tas ir tā saucamais ātrais tranzīts, kura spēks visvairāk būs jūtams tieši pāris dienas. Un tātad svari jūsu tēmas. Jūsu tēmas ir mājas un ģimene, bet vēl svarīgāk emocionālā drošība, emocionālā stabilitāte. Protams, te kādas pārmaiņas notiek mājas vidē, ģimenē. Jūs vai pērkat māju, pārdodat māju. Varbūt tieši akcents ir uz emocijām, uz emocionālo labsajūtu, uz emocionālo stabilitāti. Ja jūs dzīvojat kopmītnēs, tad te ir komunikācija ar istabas biedriem, ja? Vai arī saikne ar ģimenes locekļiem. Mēnesis pārvalda jūsu publisko dzīvi un karjeru, tātad mērķus, dzīves virzienu, un kaut kas mainās šajā ziņā, un tas atstāja iespaidu uz jūsu mājas dzīvi vai noskaņojumu. Te ir tātad tieša saikne, skatieties, Jupiters ir Vēzī jūsu 10. mājā, kur arī ir šobrīd Saule. Un Jupiters eksaltē Vēža zīmē, un to pārvalda mēnesis, kas ir jūsu ģimenes sektorā. Tātad šeit ir vistiešākā saikne starp darbu, mērķiem un karjeru, un jūsu mājas dzīvi, emocionālo drošību un īpašumu. Tātad svaru ascendents un saule svaros, jūsu karjera iet uz augšu, te ir popularitāte, te ir kāda labvēlība un atbalsts izaugsmai un virzībai uz priekšu, jo šajā sektorā jums ir Jupiters. Un tas atstāja iespaidu uz ģimenes un mājas dzīvi. Ja? Jūs saņemat, piemēram, paaugstinājumu darbā, jūs kļūstat populāri, jūs kļūstat pazīstami, jūs saņemat uzslavas, jūs saņemat labāku amatu, jūs saņemat labāku novērtējumu. Un tas var arī uzlabot kādus dzīves apstākļus mājās. Tātad vietu, kur jūs dzīvojat, cik komfortabli jūs jūtaties mājās. Un jūs varbūt varat atļauties kaut ko vairāk nopirkt priekš mājas, priekš ģimenes. Jūs varbūt iekārtojat, nopērkat kaut kādus jaunus aksesuārus, kaut ko pamainat interjera lietās. Ja? Tātad karjeras lietas un izaugsme tur arī labvēlīgi ietekmē jūsu apstākļus mājās. Tad, kad pilnmēnesis veido lielo T kvadrātu, un tas vēl skar jūsu horoskopu tā saucamos stūrus, te ir sajūta, ka mainās visa dzīve, jo šajā kombinācijā ir iesaistīta, tiešām te jau visa dzīve, tātad karjera, partnerattiecības, arī klienti, ģimene un paša vajadzības un ambīcijas. Un to visu kaut kā ir nepieciešams saskaņot, un visam ir jāatrod laiks.
Pie kam Saturns, kas ir šī pilnmēneša pārvaldnieks, norāda uz jūsu attiecību sektoru. Nu, un tad te ir jautājums, kas notiek attiecību frontē. Un tas pēc pāris dienām, arī Saturns pēc pāris dienām griezīsies retrogrāds. Tātad ģimenes dzīvē, mājas vidē kļūst ļoti svarīgas tieši personiskās robežas, jo tas ir Saturns. Un tās robežas ir ne tikai laulāto starpā, bet arī robežas ar citiem cilvēkiem. Un par šo jautājumu, ko tieši nozīmē ievērot personiskās robežas attiecībās, es jau runāju vienā no iepriekšējiem video. Aicinu to atrast un noskatīties. Tātad, atgriežoties pie robežām, cik daudz, ko un kā jūs sadarbojaties, un cik daudz un ko un kā jūs atļaujaties attiecībās. Tas kļūst vitāli un svarīgi šajā pilnmēnesī. Tātad šīs robežas nevar novilkt pārāk strikti un viņas nevar arī palaist pārāk vaļīgi, jo atceramies, ka Saturns ir savienojumā ar Neptūnu, un te var būt kādreiz kaut kādas nesaprašanās vai neskaidrības, cik tālu, kur tad šīs robežas ir. Bet, skaidrs ir viens, tās var būt arī ļoti nozīmīgas sarunas ar partneri, vai ar istabas biedriem par to, kā mēs dzīvojam, kur mēs dzīvojam, ko mēs šeit darām vai nedarām, vai mēs pārvācamies, vai mēs uzlabojam šo vietu, vai mēs remontējam, varbūt mums ir kādas mēbeles vajadzīgas, vai kā mēs pārkārtosim dzīvojamo istabu un tā tālāk. Varbūt tas ir remonts, varbūt tā ir inventarizācija vai kādi citi uzlabojumi, kas ir jāveic, un par to ir savstarpēji jāvienojas un jāieplāno. Iespējams, svari meklē kādu skaidrību vai atbalstu no otra cilvēka, un tas var būt ne tikai partneris, bet arī jūsu terapeits, astrologs, coach, bet gadījumā, ja tās nav viens pret vienu attiecības, tad te var būt arī kādas personiskās robežas saistībā ar to, ko jūs ielaižat vai neielaižat savā ģimenē, vai cik tālu jūs pielaižat otru cilvēku sev klāt, cik tālu jūs citus cilvēkus laižat savā dvēselē vai savā personiskajā telpā. Venēra, kas ir jūsu horoskopa pārvaldniece, ir savienojumā ar Urānu, un tā atrodas jūsu 9. mājā. Tātad šajā pilnmēnesī, kā to kombinēt? Pilnmēnesis tātad ir jūsu 4. mājā un Urāns ar Venēru 9. Un tas var, pēkšņi nozīmēt, ka, ja man jātiek ārā no mājas vai es eju prom no mājām, jo man vajag savu telpu, tad te ir iespējams, kāds spontāns ceļojums. Tātad, mīļie svari, nospraudiet skaidras robežas, lai aizsargātu savu personisko telpu un dvēseles mieru, un uzrakstiet, kā jums klājas ar šo visu, kā jums iet. Bet mēs ejam tālāk pie Skorpiona, tātad ascendents Saule vai mēnesis Skorpionā. Sveiki, Skorpioni! Jums šis pilnmēnesis iekrīt horoskopa 3. mājā. Tātad akcentē komunikāciju, sarunas, kontaktus, māsas un brāļus, mācības, kursi un lekcijas, kā arī tie ir kaimiņi, transports un lietas, kas risinās tuvākajā apkārtnē. Kādas no šīm tēmām var izgaismoties, un tas ir mežāzis, tātad ar tādu praktisku, pragmātisku un rentablu piesitienu. Tātad izaugsme caur spēju sarunāties un organizēt lietas tādā strukturētā un plānotā veidā. Labās ziņas ir tās, ka šo pilnmēnesi harmoniski aktivizē jūsu horoskopa pārvaldnieks Mars, kas atrodas 11. mājā. Tātad atbalstu jūs varat saņemt no draugiem, no domu biedru grupām, no sociālām organizācijām vai kaut kādiem jūsu sociāliem kontaktiem, sociāliem sakariem, lai jūs varētu sarunāt darījumus, kas jums ir nepieciešami. Ja jūs kaut ko mācāties, vai, publicējat mājaslapu, parakstāt kādus dokumentus, vai pabeidzat kādu projektu, vai mācību kursu, jūs varat arī, plānot izbraucienu kopā ar draugiem. Šis ir ļoti labs laiks, lai to darītu, jo Mars to atbalsta. Tas var arī nozīmēt, ka, lai sasniegtu savus mērķus, jums patiešām ir jārunā, jādara par to zināmu draugiem, domu biedriem, sociāliem kontaktiem. Pastāstiet, ko jūs darat, pie kādiem projektiem jūs strādājat, kādi ir jūsu plāni, kādi ir jūsu profesionālie mērķi. Arī, ja vēlaties pirkt mašīnu, runājiet par to un apvaicājieties apkārt.
Saturns, kā šī pilnmēnesis pārvaldnieks, ir jūsu 6. mājā un grasās griezties retrogrāds, tātad norādot tieši uz dienas režīmu, ikdienas ieradumiem, diētu, veselību un arī mājdzīvniekiem. Tātad, pirms jūs parakstāt kādu līgumu, vai nākat klajā ar publisku paziņojumu, vai veiciet izmaiņas savos plānos, pārdomājiet, vai šis plāns ir skaidrs un saprotams, jo te Saturns ir savienojumā ar Neptūnu. Vai tas ir reāls, vai tiešām tajā ir iekļauts viss nepieciešamais, un vai jums ir visi nepieciešamie resursi un palīdzība, lai tiktu galā ar ikdienas un darba pienākumiem. Te aktualizējas arī tas veids, kādā jūs komunicējat ar cilvēkiem darbā, kāda ir šī komunikācija, kā jūs paziņojat par izmaiņām darba plānos vai, piemēram, darba grafikā. Tieši kā jūs izziņojat sapulces, kā jūs vadat kolektīvu vai kā jūs saprotaties ar darba kolēģiem. Jo tas ir Saturns, tas var būt diezgan strikts, tas var būt diezgan tieši parupšs vai arī tāds atturīgs un kluss. Protams, Mars ir jūsu 11. mājā, koncentrējies uz darbu ar citiem cilvēkiem un darba grupām. Un te ir tiešām liela motivācija kaut ko sasniegt, bet šī komunikācija var būt arī diezgan strikta, jo tas ir Mars, jo visam ir jābūt paveiktam noteiktos rāmjos pēc plāna un tā kā nākas, bet iespējams arī visi nav tik motivēti kā jūs, tā kā uzmanīgi ar tādu sava viedokļu uzspiešanu un komunikācijai tiešām te ir jāpievērš papildus uzmanību tieši kādā veidā jūs paziņojat par to, ko jūs darāt, kādā veidā jūs runājat. Jā. Tātad tēma šajā pilnmēnesī jums Skorpioni ir produktivitāte, dienas režīms, garīgā un fiziskā veselība, un vai tas ir priekš manis labi, vai tas derēs ilgtermiņā, jo tas ir mežāzes. Tātad Saturns gatavojas savai retro kustībai caur 6. māju, tātad kas man būtu jāmaina vai jāievieš manā ikdienā, lai uzlabotu savu veselību. Un kā tas atsauksies uz manu garīgo veselību, jo pilnmēnesis ir 3. mājā, tie ir mūsu mentālie procesi, lai es varu nosvērti un skaidri komunicēt ar citiem cilvēkiem. Un tā, Skorpioni, runājiet pārliecināti, nepārkarsējiet prātu ar nemitīgi iekšējo dialogu un dariet visu pēc plāna, lai neizniekotu savu laiku veltīgi. Nu ko, lai veicas Skorpioni, uzrakstiet, kā jums iet ar plānošanu, bet mēs pārējām pie strēlniekiem. Tātad, Saule, Mēnesis un ascendents strēlniekā, sveiki strēlnieki, kā jums klājas? Jums šis pilnmēnesis iekrīt horoskopa 2. mājā. Tātad šeit aktualizējas naudas un finanšu jautājumi, jūsu resursi, nauda, laiks, fiziskie un emocionālie resursi, cik un kam jūs tērējat savu naudu, jūsu pirkumi un arī vērtības un pašvērtējums. Pilnmēnesis šeit ļoti akcentē naudas lietas, jo īpaši Saulei un Jupiteram esot jūsu pretējā mājā, tātad 8. Tas it kā saka, šeit ir kādas pozitīvas pārmaiņas finanšu ziņā un nauda var nākt tieši caur ģimeni, caur ģimenes īpašumiem, caur kopīpašumu un caur partneri, bet vienlaicīgi te ir arī kādas pārmaiņas ģimenes un mājas apstākļos šogad. Tātad, pilnmēnesis ir 2. mājā, tātad naudas lietas, pašcieņa un savu vērtības sistēma izvirzās priekšplānā. Patiesībā vērtības sistēma izgaismojas jums pilnā apjomā. Tātad, uzticieties savai intuīcijai, lieki netērējiet. Tātad Saturna saikne ar 2. māju liek jums būt konservatīvam naudas jautājumos, bet labās ziņas ir tādas, ka pilnmēnesi harmoniski ietekmē Mars un dienvidu mezgls jūsu 10. mājā. Un 10. māja ir jūsu karjera, mērķi, virziens.
Un te var būt kādas pārmaiņas un aktivitāte tieši darba vietā, mērķos un uzstādījumos, un jūs varat uzdot sev jautājumu, vai nu jūs nolemjat mazāk strādāt vai mainat darbu, vai arī jūs tieši meklējat darbu, kurā varat būt daudz neatkarīgāki. Nu, piemēram, jūs meklējat attālināto darbu vai strādājat kā pašnodarbinātais, jo Mars pārvalda jūsu 5. māju, tie ir jūsu radošie projekti. Bet iespējams jūs meklējat arī varbūt kādu papildus haltūriņu, tāpēc, ka jums ir nepieciešams vairāk naudas, lai, te ir arī saikne 2,5, naudas, lai tērētu savam priekam, mīles lietām, jaunajai pasijai, vai bērniem. Tātad. Te ir jāatzīst gan, ka šī pilnmēnesis pārvaldnieks Saturns iet cauri jūsu 5. mājai un grasās pēc 3 dienām griezties retrogrāds. Un tas var pievērst jūsu uzmanību tādiem jautājumiem, kā vai es esmu pietiekami radošs, vai mani projekti ir skaisti un patīkami citiem. Vai tie ir rentabli, vai es esmu laimīgs, vai es esmu mīlestības vērts, vai es varu atļauties romantiskās attiecības. Arī bērni šeit prasa savu uzmanību un ieguldījumus. Romantiskā puse arī paņem savu daļu. Te var būt tēriņi priekš hobijiem, vai vispār izpriecām un ballītēm. Tomēr jāteic, ka Saturna atrašanās šajā sektorā, izprieces jau tā ļoti neveicina. Tieši otrādi, sekojiet, lai jūs neiegrimtu sajūtā, ka es esmu viens pats, mani neviens nemīl, man nav naudas dāvanām, man nav naudas priekam, un vienīgi darbs mani dzen uz priekšu. Tātad uzmanīgi ar šo. Bet, varbūt labās ziņas ir tādas, ka darbs būs, te ir motivācija pelnīt vairāk, un iespējams daži no jums ir jau jauna darba meklējumos. Tomēr es neieteiktu riskēt ar darba lietām, jo šādi piedāvājumi, riskanti piedāvājumi var parādīties. Vēl jo vairāk karjeras un mērķu sektorā būs aptumsumi, un tiešām lieki riskēt nav nepieciešams. Un daudzi strēlnieki vai ascendenti strēlniekā vēlēsies atbrīvoties no pienākumiem, atbrīvoties no atbildības sajūtas un vairāk pavadīt laika mājās. Kāpēc? Tāpēc, ka Saturns ir 5. mājā, man ir pašam savs biznes, gribu koncentrēties vairāk pats uz savu prieku, uz savu laimes sajūtu, uz bērniem, uz mīļotie cilvēku. Interesanti ir tas, ka pilnmēnesis laikā jūsu horoskopa pārvaldnieks Jupiters ir opozīcijā šim pilnmēnesim. Tātad pārmaiņas, kas skar naudas ziņā, ir cieši saistītas ar ģimeni, mājas apstākļiem, pārmaiņām emocionālā ziņā. Lai arī tas var liecināt par kādu noslēguma fāzi, tomēr tas ir jauns arī sākums fiziskā, garīgā un materiālā ziņā. Venēra ir savienojumā ar Urānu, Venēra atrodas jūsu partnerattiecību sektorā, tātad arī šeit gaidāms kādas pārmaiņas vai pēkšņas apstākļu sakritības, vai arī tas vienkārši ir jūsu satraukums par to, ka man nepietiks naudas, lai varētu pilnvērtīgi ieguldīties attiecībās un tā tālāk. Tātad. Sekojiet līdzi saviem izdevumiem, nepārtērējieties, kāda nauda var arī ienākt jūsu kontā, ja tas būs nepieciešams ģimenei vai saistībā ar izmaiņām darbā, un neļaujiet naudas trūkumam mazināt jūsu pašvērtību vai dzīves prieku, atrodiet veidu, kā priecāties arī ierobežotu resursu apstākļos. Ko? Lai veicas strēlnieki, uzrakstiet, kā jūs pavadiet laiku, bet mēs ejam tālāk pie mežāžiem. Hei, sveiciens mežāžiem, kā jums iet? Tātad runāsim mēs par sauli, mēnesi vai ascendentu mežāža zīmē. Jums šis pilnmēnesis iekrīt horoskopa 1. mājā. Hei, mežāži, šis ir jūsu pilnmēnesis. Ja jūsu planētas, jo īpaši ir no 18 līdz 20 grādiem mežāzī, tad šis pilnmēnesis jums ir vēl personiskāks. Pilnmēnesis jūsu zīmē parasti ir tikai vienreiz gadā. Varat pārdomāt, kas bija tas, ko jūs ievēlējāties, kad mežāzī bija jaunmēnesis. Tātad tas bija pirms 6 mēnešiem. Kādi bija jūsu nodomi? Un tagad varat izvērtēt, kas no tā ir piepildījies un kas nē.
Protams, paskatāmies arī to, ko mēs ievēlējāmies, kad bija jauns mēnesis Vēža zīmē, tas bija pirms 2 nedēļām. Tātad, kas tagad piepildās, ko ir vērts nosvinēt? Un tā, pilnmēnesis 1. mājā. Te viss ir par jums pašiem. Un interesanti, ka mēnesis pārvalda jūsu pretējo māju, tātad tās ir partnerattiecības, un tagad tas ir jūsu 1. mājā. Tātad tas nozīmē, ka tieši jūs esat situācijas noteicējs attiecībās, un tas, kā tās attīstīsies un kā šīs attiecības veidosies, ir atkarīgs tieši no jums. Un partnerattiecību sektorā ir arī Jupiters un Saule, kas tā kā attīsta un paplašina šo sektoru tādā laimīgā veidā. Tas var arī nozīmēt, ka partneris jūs ir gatavs atbalstīt tad, kad jums tas patiešām ir vajadzīgs. Ja esat viens, tad Jupitera un Saules atrašanās 7. mājā dod iespējas jaunām attiecībām, radot iespējas iepazīties ar jauniem, interesantiem, spožiem un izglītotiem cilvēkiem. Tie var būt arī jauni klienti, jūsu terapeits, sadarbības partneris, jebkurā gadījumā, ja jums to vajadzēs, viņi būs jums blakām, jo iespējams šajā laikā jūs ejat cauri kādai emocionālai turbulencei. Tēmas šeit ir tādas, kā es izskatos, kā mani redz citi cilvēki, kāds ir mans izaugsmes ceļš, kas es esmu, kas ir mana identitāte. Jūs arī pēdējo 6 mēnešu laikā esat pietiekoši daudz mainījušies. Piemēram, arī uz šo pilnmēnesi jūs pēkšņi varat mainīt savu stilu, varbūt jūs esat trenējies un tagad jūs redzat rezultātus. Tātad kaut ko jūs esat pamainījis savā dzīvesveidā, jūs esat koncentrējies uz sevi. Un tagad jūs skatieties, kā tas viss saliekas kopā. Jūs nosvinat šo rezultātu. Šeit uzmanību jāpievērš arī veselībai un emocionālai pusē, jo viss var būt daudz personiskāk, emocionālāk kā parasti. Tas tomēr pilnmēnesis ir 1. mājā, tas ir mēnesis. Ja? Bet labā ziņas ir tāds, ka pilnmēnesim ir harmoniska ietekme no Marsa, un Mars ir jūsu 9. mājā, kas liek jums kustēties un tiešām darīt lietas. Tātad mācīties vai mācīt, ceļot, vadīt treniņu nometnes. Tātad, jebkas no šī. Pilnmēnesi pārvalda Saturns, kas vienlaicīgi ir arī jūsu horoskopa pārvaldnieks. Tātad Saturnam šajā pilnmēnesī ir dubulta nozīme. Un ir jau statisks, Saturns gatavojas savai retrogrādai kustībai tieši jūsu ģimenes un māju sektorā. Tātad jūs esat personiski atbildīgi par lietām, kas notiek jūsu mājās un ģimenē, kā arī saistībā ar emocionālo drošību, vecākiem, tradīcijām un mājas atmosfēru. Daži no jums meklē jaunas mājas vai atgriežas mājās, apciemo vecākus vai plāno pārcelties uz citu vietu vai nopirkt savu pirmo dzīvokli. Varbūt jūs kādu laiku dzīvojāt viens un tagad jūs atgriežaties mājās. Te ir dažādi skaidrojumi. Piemēram, ja attiecībās iet kā pa kalniem, tad var gadīties, ka jūs te atkal sajiet kopā, vai arī jūs izvācaties, un tas atstāja lielu iespaidu uz emocijām. Un tad ir jautājums, kur tad ir tā mana īstā vieta, kur es varu pabūt viens? Man ir vajadzīgs savs kaktiņš, savs stūrīts, kur es varu relaksēties, kur es varu atgūties no ikdienas satricinājumiem. Tātad kaut kādas mājas tēmas vai pagātne var aktualizēties ar šo pilnmēnesi un izgaismos jūsu vietu un jūsu lomu tajā visā. Tātad, mīļie mežāži, esiet redzami, saprotat, ko jūs īsti gribat, vienlaicīgi saprotot, kādas pārmaiņas jums ir jāveic, lai jūs justos labi un droši tajā vidē, kurā jūs pašlaik atrodaties. Lai veicas mežāži, uzrakstiet, kā jums iet. Un mēs ejam tālāk pie ūdensvīra. Tātad Saule, mēnesis un ascendents ūdensvīra zīmē. Sveiki, ūdensvīri! Jums šis pilnmēnesis iekrīt horoskopa 12. mājā, kas pēc būtības ir sektors prom.
prom no citu acīm. Tas ir vairāk privāts, tas ir aizkulisēs, tas ir zemapziņā, tas ir sapņos. Jo šajā sektorā notiek arī slēptās lietas, kuras jūs neafišējat. Tātad tas, kas nav citu acīm redzams. Tās ir sanatorijas, tie ir retrīti, tās ir tādas vietas prom no citu acīm, tie ir garīgie jautājumi, tās ir meditācijas. Pilnmēnesis 12. mājā parasti izceļ no zemapziņas tās emocijas, kuras nebijām ievērojuši un par kurām mēs nebijām aizdomājušies. Jā, ka tas ir tāpēc, vai šīs lietas ir saistītas un tā tālāk. Tātad te tagad ir iespējas tās ieraudzīt un dziedināt. Pievērsiet uzmanību saviem sapņiem, ieklausieties savā intuīcijā, arī te kaut kas var iznākt gaismā. 12. māja, kurā tagad ir mēnesis, ir saistīta arī ar garīgajām praksēm un visu, kas ar to saistīts. Emocijām, intuīciju. Un jāatzīst arī tas, ka 12. māja ir pretī 6. mājai, kurā tagad atrodas Saule un Jupiters. Un 6. māja runā par mūsu veselību, par ikdienas ieradumiem, tātad to, lai mēs sastādītu savu dienas režīmu, sabalansētu darbu ar atpūtu, ievērotu mums labvēlīgu diētu un ēšanas režīmu, ieplānotu fiziskās aktivitātes, un tas viss atspoguļosies jūsu emocionālajā labsajūtā un miega kvalitātē. Dažkārt ar pilnmēnesi 12. mājā mēs ilgojamies pēc sava stūrīša, kurā varam pabūt vienatnē ar sevi. Mums vairāk kā parasti ir nepieciešama sava privātā telpa, kurā relaksēties un attiet no ikdienas darbiem. Te ir labi izrakstīt visu satraukumu ārā, rakstīt dienas grāmatu, izrakstīt visu no galvas, meditēt, relaksēties, lielu uzmanību pievērst tieši veselīgam miegam un izprast tos zemapziņas signālus, kas uzpeld šajā laikā. Pilnmēnesis pārvaldnieks Saturns, kas ir arī jūsu horoskopa klasiskais pārvaldnieks, tātad jums tam ir dubulta nozīme šajā pilnmēnesī. Pēc pāris dienām griezīsies retrogrāds un šobrīd atrodas jūsu komunikāciju sektorā. Jā. Pierakstiet savas idejas, pierakstiet domas. Tas ir labs laiks visdažādākajiem rakstu darbiem. Vai arī tas ir kaut kas, ko jūs darat tuvākā apkārtnē. Tātad ejiet dabā pastaigāties, piesakieties kādam kalnu pārgājienam, jo tas tomēr ir mežāzis. Bet iespējams šis ir laiks, kad mazāk runāt, jo tas ir Saturns ierobežo to darbību tajā jomā, kurā viņš atrodas. Tātad iespējams tas nozīmē mazāk runāt un vairāk klausīties. Varbūt jūs klausāties ko motivējošu, klausāties cilvēkos, kas vēlas jums palīdzēt. Te var izkristalizēties jaunas idejas vai jauns komunikācijas veids, kaut kas var pamainīties informācijas uztverē un domāšanā. Urāns, kas ir jūsu horoskopa otrs pārvaldnieks, ir savienojumā ar Venēru jūsu mīlestības un radošo projektu sektorā. Tātad te var aktualizēties ballīšu tēma, prieks, radošie projekti, mīlas lietas, vai kaut kas saistībā ar bērniem. Tās var būt arī negaidītas apstākļu sakritības, negaidītas iepazīšanās vai notikumi iepriekš minētajās tēmās. Tātad tam visam ir labvēlīgs laiks, īpaši jau tāpēc, ka Venēras Urāna savienojumam ir labvēlīgs aspekts ar Plutonu jūsu pirmajā mājā, un jūs jau kādu laiku mainaties, un te var arī mainīties priekšstats par izpriecām, par izklaidēm, par radošiem projektiem, un tātad Plutona klātbūtne šeit tikai pastiprina tās pārmaiņas. Bet kopumā, tomēr jāatceras, pilnmēnesis ir jūsu 12. mājā, un ieteikumi šeit būtu: izbaudiet šo pilnmēnesi, atpūtieties, relaksējieties, aizejiet uz spā, pastaigājiet pa mežu, ejiet pie dabas, pirms dzīve sāk pulsēt pārāk strauji un jūs varat netikt notikumiem līdzi. Bet par to jau vairāk būs nākamajās prognozēs, tā ka sekojiet līdzi. Lai veicas ūdensvīri, pastāstiet, kādi sapņi jums rādās un kā jūs plānojat atpūsties. Ierakstiet komentāros. Bet mēs ejam tālāk pie zivtiņām. Mīļās zivis, tātad Saule, mēnesis un ascendents zivīs.
Jums šis pilnmēnesis iekrīt horoskopa 11. mājā, un tas akcentē tādas tēmas kā draugi, sociālie sakari, alianses un mērķi. Pilnmēnesis te liek uzsvaru uz grupu projektiem, jūsu profesionālie kontakti un grupas, viss, kas ar to saistīts, korporatīvās tikšanās, kā arī korporatīvie izklaides pasākumi. Te ir kaut kāds piepildījums tam, ko jūs ievēlējāties pirms 6 mēnešiem, kad šajā vietā bija jauns mēnesis Mežāzī. Tātad patinam laiku atpakaļ, kas notika pirms 6 mēnešiem. Pilnmēnesis šeit izgaismos tos, ar kuriem jums ir pa ceļam, kuriem ir tās pašas vērtības, kas jums, tas pats redzējums, kopīgi mērķi, īpaši jau domājot par harmonisko aspektu ar ziemeļu mezglu jūsu zīmē, kas liek jums būt tur, kur ir tie pareizie cilvēki. Nu, un ar pareizajiem cilvēkiem es domāju pareizie tieši jums. Pilnmēnesis pārvaldnieks Saturns pēc pāris dienām griežas retrogrāds un atrodas jūsu naudas un resursu un pašapziņas sektorā, pie kam savienojumā ar Neptūnu, kas ir viens no jūsu horoskopa pārvaldniekam. Tātad, jautājumi, ko tas izceļ, ir, vai es šeit iederos? Vai esmu pietiekami labs, lai būtu kopā ar šiem cilvēkiem, vai lai būtu šajā grupā? Vai es jūtos pārliecināts par savām spējām? Vai man ir pietiekamas prasmes, lai būtu pilnvērtīgs šīs grupas loceklis? Īpaši jau, kad Saturns pēc pāris dienām griezīsies retrogrāds, jūs vēlreiz izvērtēsiet savas prasmes, savu pašvērtību, savu pašcieņu, savas naudas lietas, kā arī finanšu uzkrājumus. Iespējams, jūs vēlaties realizēt kādus mērķus saistībā ar naudu, ar ieguldījumiem vai uzkrājumiem, lai paaugstinātu savu vērtīgumu, lai iegūtu lielāku pašapziņu. Bet 11. māja, kurā ir pilnmēnesis, ir arī par zināmu mērķu realizēšanos, tātad mērķu piepildīšanos. Un te jūs varat padomāt, kas bija tas, ko jūs ievēlējāties pirms 6 mēnešiem, kad šajā vietā bija jauns mēnesis? Kas bija tās vēlēšanās, ko likāt vēlmju sarakstā? Jo īpaši tādēļ, ka jūsu karjeras pārvaldnieks Jupiters veido opozīciju šim pilnmēnesim, tātad daudziem no jums tas nozīmē ej un dari, ej un rādi, ej un strādā pie saviem projektiem, ej un piepildi savus sapņus. Nu, un tad jums ir jāatrod atbilstošus cilvēkus, ar kuriem kopā strādāt, tātad noticiet sev un dalieties ar savām idejām. Tas var nozīmēt arī ballītes, svinības, pasākumus, dažādas izprieces, arī tam visam ir vieta būt šajā pilnmēnesī. Pilnmēnesim ir harmonisks aspekts no Marsa un dienvidu mezgla jūsu partneru attiecību sektorā. Tātad, sadarbība ar citiem cilvēkiem no pagātnes vai arī partneru atbalsts var aktualizēties šajā laikā. Nu, vai arī te ir iespēja iziet no līdzatkarīgām attiecībām, tātad dienvidu mezglas 7. mājā, iesaistoties grupu darbā un nododoties radošajiem projektiem. Nu ko, lai veicas zivis, pastāstiet, kā jūs izmantojiet savus sociālos sakarus savu mērķu sasniegšanai. Un lai veicas! Tas bija pārskats par pilnmēnesi Mežāzī, un te tiešām ir svarīgi līdzsvarot savas ambīcijas ar to, ko vēlas sirds. Uzrakstiet komentāros, kas no tā visa jūs uzrunāja, man tas ļoti palīdz saprast jūsu vajadzības. Ierakstiet, kur jums ir saule vai ascendents un ko jūs darāt šajā pilnmēnesī. Atceraties īkšķīšot, komentēt un dalīties ar šo video, ja zināt vēl kādu, kuram tas var noderēt. Un abonējiet šo kanālu, lai nepalaistu garām turpmākos raidījumus. Lai veicas!